OptiBet hokeja līgas mačs. Liepājas hokeja komanda uzņem enerģiju. Grigorāvičam Reizinam 5,7 rips ielaists vidēji spēlē un 86,5 atvērīto metienu procents un pirmie gūtie vārti šīs dienas spēlē. 7. minūte, rezultatīva šodien un pirmie gūst vārtus viesi. Kārtīgi izgulējušies, nosvinējuši Valentīnu dienu. Veido uzbrukumu Vutkevičs. Un gols. Un varbūt tāds kaut kur neloģisks vārtu gūms. Neizpratnē arī Grigorāvičs Reizins. Kopumā apmeklējums Liepājas hokeja komandai ir ļoti respektējams, atzīstams pēc atgriešanās virslīgas, tā teikt, turnīrā. Laba ripas kustība. Var uzmest. Ļoti skaisti. Eleganti. Nonāca pat līdz metienam. Mainieks šajā uzbrukumā. Sergijs Lohačs mēģināja ātrāk uzlekt laukumā. Šķīliens no labās malas Egidijs Pinkulis. Krūmiņš. Krūmiņam vakar viens šķīliens sanāca labs no zilās līnijas. Gan beigās šis vārtu gūms tika ieskaitīts Ozoliņam, jo ripa Kārlis mainīja ripas lidojumu virzienu. Klubdam Klizdam pirmajā periodā tieši lietuvieši bija ražīgāki, 10-8. Ko tagad izdeidos enerģijas spēlētāji. Ripa aiz vārtiem. Pārtraukumā tiek iesaistīti līdzjutēji. Šodien līdzjutēji, tā teikt, lomā Liepājnieku kapteinis Rauls Grīnbergs. Gribēja nopelnīt, biļetus spēlēm. Nesaklausīja kādu balva. Vienmēr sakot, piedalījās konkursā uz ledus. Daudz plašuma. Sergijs Lohačs uz noraidīto soliņu, bet tikmēr mainieki šajā formātā 4-4 panāk vadību pirmo reizi šīs dienas mačā un rezultāts mainījies. 2-1. Metienām ir iespējas. Jābūt uzmanīgiem, spēlētājs jau no mugurpuses noraidītais pielavījās, bet ar to šoreiz bija par maz. Šķiet, ka nebūs, tā teikt, vārti vairākumā, jo bija jau laukumā noraidītais spēlētājs, bet tās ir tikai detaļas, jo Liepājas hokeja komanda īsā laika sprīdī gūs 2 vārtus. Vēlreiz Niedrājs. Tagad apšaut mainieki. Pēdējās sekundes gan vairākumā. Vēl viens metiens un vārti. Līdz ar noraidītā spēlētā iznākšanu laukumā jāpaskatās, vai būs vairākums. Atkal, kā teikšu, tās ir tikai detaļas. Vakar realizēja Liepāja 3 vairākums. Redzēsim, cik šodien pēc 60 minūtēm būs šo iespēju izmantot. Šeit, man liekas, būtu vēl 5 iespējas Endijam Butānam. Svars piespēja, skaista kombinācija. Neuzreiz to izdevās realizēt. Vēl kaut kāds cimds mums lido. Sekoja 8 zaudējumi. Bries 9. tā kā pretuzbrukums no Valtera Niedrāja puses metiens. Šeit pārkāpums arī pret blakus esošajām komandām turnīra tabulā. Un gultie vārti, arī kaut kur nedaudz neloģiski. Negribētu teikt un vilkt analoģijas saistībā ar pirmiem gūtiem vārtiem, ko guva Vutkevičs vairākumā. Arī šeit tāda
savdabīgi rips lidojuma trajektoriju. Savā laukumā Enerģija Liepāja piekāpās 2-7. Rikošets un nonāk tomēr Ripa vārtos. Nu, es teicu, ka divi varbūt tādi neloģiski vārtu gūmi. Neteiksim neloģiski, jā, tādi nedaudz dīvaini šie Nazaram Ružņikovam un Karolim Krasiļņikovam. Rezultatīvas piespēles. Šeit sadursme, asi spēle. Vārtsargs arī pazaudē nūju, bet spēle nav apturēta. Pateikšu to, kad arī rīt viena spēle. Optibet hokeja līgā, o šeit var arī 7-2 panākt. Šī spēle ir noslēgusies. Liepājas hokeja komanda savā laukumā pārspēja Enerģijas vienību 6-2.